Esiet sveicināti Kurzemes špūras skatītāji! Mēnesis ir paskrējis un kārtējais raidījums ir pienācis. Šajā raidījumā atspoguļosim 3 pasākumus, kuri norisinājās Saldus pilsētā, Ugāles pagastā un Popes pagastā. 4. maijā Saldus pilsētas skateparka teritorijā norisinājās BMX, inline un skateboarda sacensību atklāšana, un kā odziņa skatītājiem notika drifta un riepu dedzināšanas paraugu demonstrējumi ar auto. Protams, ja dedzina un driftē, tad neiztikt bez BMW. BMW bija no Kurzemes špūras sarūpēto puses. Tā vadītājs bija Mārtiņš Ķerve, kuram bija iespējas 2 reizes visas dienas garumā parādīt, kā tas viss notiek. Pirmais piegājiens Mārtiņam sanāca bailīgs, bet otrais jau bija daudz labāks, jo pēc pirmā brauciena tika saņemta norādījumi, kā darīt, lai šovs būtu skatāmāks un skaistāks, un tā arī bija. Šovs bija lielisks, neskatoties uz to, ka tajā brīdī sāka līt lietus. Mārtiņš savu darbu izpildīja godam. Kā šovu elementu izmantoja līdzbraucēju Ernestu, kurš sēdēja uz loga malas un māja skatītājiem. 6. maijā Ugāles pagastā sporta kluba Krauķu trasē norisinājās 2. posms amatieru autokrosam. Uz startu bija ieradušies 14 priekšpiedziņas braucēji un 1 open braucējs. Rīts, kā jau vienmēr pirms autokrosa, braucēji pucēja savas automašīnas un veida reģistrēšanos, iziet tehnisko komisiju un gaida brīdi, kad varēs sākt startēt. Laikapstākļi gan tajā dienā nelutināja, rīts apmācies, ik pa brīdim uzspīdēja saule un ik pa brīdim uzlija lietus. Braucēji tika sadalīti 2 grupās, un vienā no tām ārpus ieskaitas brauc arī open braucējs Egils Zībergs. Šoreiz 1. un 2. iebrauciens tika lozēts, un tikai 3. iebraucienā un A finālā uz starta stājās pēc nopelnītiem rezultātiem. Visas dienas garumā bija grūti kādu nominēt par dienas favorītu, jo katros iebraucienos mainījās uzvarētāji, bet nojaust, kuri cīnīsies par piedestālu varēja. Gan Kaspars Indriksons, gan Sandis Žebeks ar aizlienētu auto, gan Endijs Skolmeisters un Igors Aptitūnovs, gan Andis Pļaviņš varēja uz to pretendēt. A finālā uz pirmās rindas stājās Sandis Žebeks, Kaspars Indriksons un Endijs Skolmeisters. Fināls izvērsās spraigs. Pēc pirmā līkuma grūti bija saprast, kas ir pirmais. Līdz Žebekam nogriezās puses un viņš apstājās trases vidū, kur pārējiem sportistiem sākās jautrība. Izbraucot no 2. līkuma, Kaspars Indriksons ir pirmais, Igors Aptitūnovs 2. un 3. Sandis Indriksons. Tādās pozīcijās šī trijotne arī nofinišēja. Kā jau šajā trasē pieklājas, notika skatītāju loterija, kur katrs skatītājs savam ziedotajam latiņam dabūja pretī loterijas numuriņu un pirms lielā A fināla tiek izvilkta laimesti. Balvās organizatori sarūpētie labumi – lietus sargs, tosteris, termos, dāvnkartes un citas lietas. Notika arī fanu skrējiens, kur skrēja visi, gan lieli, gan mazi. Pirmajam tika sarūpētas pārsteiguma balvas, bet visiem bērniem konfektes. Arī Popē, arī tagad pirmā vieta. Uzvar stiprākais Kaspars Indriksons! 2. posms, 2. uzvar. Kādā tas izdodas? Veiksmi plus mašīni kaut cik saskrūvēt šo sezonu. Gatavs uz kopvērtējumu uzvar šogad? Cīnīsimies. To jau redzēt, kad tu cīnies. Un nākamais posms būs? Obligāti. Un tad tiekamies nākamreiz. Labi. Sveiciens, Sandra, atgriešanās. Sveiki. Pirmais posms nebija, tagad šodien ir. Nebija jau īsti nopietni, tā kā doma cīņa pa punktiem. Vienkārši radās iespēja, pateicoties brāļiem Lakšdiņiem, pamēģināt viņu tehniku un pat sanāca īstenībā labāk nekā gaidīts. Startu paņēma, un kas notika? Startu paņēma un bija jau cilvēki no kalna jau brīdināja aptuveni to trajektoriju, kā tur vajag, kā nevajag, ka nevar ņemt iekšmaliņu. Bet, sanāca tā, ka sadalījās josla, pēdas tā, ka tieši pa tiem izbrauc pa lieliem tramplīniem un nocirt pusas granātā ārējai galu un viss to arī brauciens beidzās. Un kāpēc ar savu auto nē šodien? Savam auto ir tehniskas problēmas, Popē izbeidzās 3. pārnesumam zobrats pārplīs un tagad Rīgā onkuļi mēģina taisīt jaunu, tad jau redzēs. Un uz nākamo posmu šito vai savējo? Uz nākamo posmu es ļoti ceru, ka būs uz Popu gatavs manējais un pēc tam jau atkal skatīsies tālāk. Ir pavasarī šādi tādu plānu un
tad jau manīs, ja būs kāds brīdis, tad pabrauks arī te. Es redzēju, mājaslapā bija pieteicies Zaka aizbraukt, kas būs nākamnedēļ brauks. Uz Zaku nebraukšu, jo mašīna nav gatava un viņa arī nebūs, un tāpēc arī mēs atbraucu šitai, ka uz to Aku mums nesanāk tas brauciens. Nu labi, paldies, novēlam tavu veiksmu, uz nākamo posmu tiekamies. Jā, nu viss labi, lai jums arī veicē. Nu, Endi, mašīna saņurcīt, netīri, kas notika šodien? Ārējā līkumā tur man it kā pastum, bet viņš pats saka, ka īpaši, kad es pats esmu vainīgs bijis, un man pa daudz esat sagriezies pats, un tā vairāk nekas. Un šī līkumā, ka gan es apmet kuleni, tur es, kad braucis ieraudzis 140 grādus, kad mašīnā ir, un tad varbūt es neturēju tik stingri ar stūri, un varbūt man sagriezās, un nepaspēju atgriezt apakaļ. Tā vairāk nekas. Tā nu beidzot uzvaruģi šodien mehāniķos? Jā, tā nu sanāca. Tā lēna gāra, bet nu sanāca. Jā, pagājuši gadu tu tā mierīgāk brauc, šogad jau tu nedaudz ātrāk šķelsies. Nu jā, šogad drusku ātrāk tehnika. Šodien it kā bišķi jau sāk niķoties, kārbas defekts parādījās, bet nu tā maz gāzīt noturēja kaut kā. Nākamajā posmā būs mehāniķos? Nu, droši vien. Turpinās tāpat kā pagājuši gadu viest uz uzvaru kopvērtējumā mehāniķim? Nu jāmēģina. Gribējās jau arī citur to uzvaru, bet nu sanāks tā švakāk šogad laikam. Pagājušā pirmajā posmā jums tāds iespaidīgs, tur tad kūrens sanāca un cik tas aizņēma laiks saremontēt atpakaļ visu to? Nu, 2 nedēļas tā intensīvi strādāja. Pa vakariem, protams, pa dienu savā darbā un vakaros pie šitā. Nu, tu viens pats vai? Ar brāli abi kopā. 3. brālis mums izīrē garāžu un tad mēs tā ņemamies visi. Nu, mehāniķi ap divi, un jūs ar tā izpildījāties, Jāsons tur bija spārnis pazaudēja, vēl nezinu, ko tu arī tur mēģināji. Un kā? Forši. Viņš man ir parādā vēl vienu aliņu. Pa ko? Nu, mēs sadarījāmies, pagājušajā sadarījām popē par aliņu, viņš aliņu pazaudēja, bet viņš man iedeva 2 un teica nopēc pats. Un tad tagad es gaidu, vai būs 2 vai aliņš. Pagājušo reizi Jāsons apgāzās, šodien arī tur spārni pa gaisu, kā tas izdodās? Nu, kad citi apstājās tur, kur es to nav izdomājis, tad tā gadās. Un arī pirmajā posmā kāds apstājās? Pirmajā. Jā, apgāzies. Pagājuši reizi. Nu, nebija laikam izgulējies, nebija redzamība tā labākā. Tu jūs nākamais arī derēsiet kurš kur? Protams. Mēs izdomājam, ka mēs jau uz lielākiem draugiem jau pāriesim jau. Uz kādiem? Es nezinu, šampāniem tur varbūt 3 litru aliņš vēl nav pagaidām izgudrots, bet nu, uz Spaini minerālu ūdens sarunāsim. Nu, davai, kungi, tiekamies nākamais, paldies. Arnis Dreimanis priekšpiedziņas standarta grupā 1. vietā, jo bija vienīgais braucējs savā grupā. Tāpat arī Egīls Zībergs savā grupā 1. un vienīgais dalībnieks. Nu tāda aina, vai šodien arī pirks gaisā kā pirmajā posmā? Jā, viss ir godam. Kā patīk šogad pirmais posms šitajā trasē? Pirmais posms šī trasē, es domāju, arī ļoti labs izdevies. Nu, poptrasa garāk, šī drusku īsāka, bet bija interesanti. Šodien cīņas bija arī labas un bija arī kūleņi un viss kaut kas bija labs. Jā, cik braucēji šodien? Šodien mazāk, šodien kopā bija pieteikušies 15, atbrauc 14, Griez Edgars nesataisīja, neatbrauc 14 mašīnas. No tiem 12 priekšpiedziņas brīvā klasa, 1 standarta klasa, 1 open. Es kaut ko dzirdēju, ka nākamais posms šeit un uz otru pusi? Jā, nākšais posms 17. jūnijas, kreisais braukšanas virziens un pa katru iebraucienu varēs braucēji sapelnīt kādu naudiņu. 5 lati iebraucienu no 1. vieta, 4 otrā, 3 trešā vieta, 3 latiņi. Kopā vislielākais pa iebraucieniem var savākt braucējs 15 latus. Tas ir pa 3 iebraucieniem, 3 braucieni, katrs pa 5 uzvar, ja? Jā. Un finālā? Finālā tas, kas no 150 latiem balvu fondu paliks pāri. Jā. Nu, tā var pareiķināt. Iznāk 72 lati pa iebraucieniem atdot, nu, pāri arī vēl paliek diezgan. Tā kā visu to, ko dalībnieki samaksās, dalību maksā to visu atdos pēc tam apakri tikai citam braucējam. Nu, paldies, tiekamies nākamreiz šeit. Labi, lūdzu uz redzēšanos.
Esiet sveicināti autosporta draugi, mēs šobrīd esam Popes autotrasē. Šodien šeit notiek LAF Folkreisa vasaras kausa pirmais posms. Laiks ir burvīgs, ir ļoti daudz sportisti sabraukuši šeit un ir gaidāms ļoti azartisks cīņas. Šis ir raidījums Kurzemes špūre, tā kā mans kolēģis Igors ir kaut kur tālai zilajās, tad šodien es pildīšu viņa, tā teikt, funkcijas un, protams, parunāsimies ar sportistiem, paskatīsimies, kāda būs sacīkste, kādas būs cīņas un es domāju, ka būs ļoti interesanta diena. Tā kā palieciet kopā ar Kurzemes špūri! Burvīgajam laikam tomēr ir arī sava garoziņa. Organizatori vēl dažas dienas atpakaļ cīnījās ar trases susināšanu un pat iedomāties nespēja, ka trase varētu kļūt tik ļoti sausa. Sarūpētā laistīšanas komanda lielu efektu nedeva un brīvajos treniņu braucienos pat no viena auto pacēlās liels putekļu mākonis, kas vieglā vēja plūsmā arī tika aizpūst skatītājos. Tad nu varat iedomāties, kāda būtu redzamība, braucot barā gan sportistiem, gan skatītājiem, nemaz nerunājot par izrietošajām sekām no drošības aspektiem. Situācijas risinājums tika rasts ar speciāli jaudīga motorsūkņa aizņemšanos. Ar tā palīdzību trases iekšēji dīķi saņēma jūtamu līmeņu krišanos, granda seguma putēšana jūtami samazinājās un tika doti pirmie starti. Pirmie uz starta stājās folkreisistu pirmā grupa. Starta burzmā cīnoties ar Aivi Riekstiņu sagriežas Raimonds Āboliņš, taču tas nav šķērslis turpināt sacīksti. Tiesa vairākas pozīcijas ir zaudētas. Vēlāk līdzīgā veidā un tajā pašā vietā, bet jau daudz lielākā ātrumā sagriežas Jānis Kušners, kurš tobrīd ar savu jauno auto bija ticis līdz 2. vietai. Viņam šis brauciens ar to arī ir beidzies. Braucienā ar nelielu distanci pār Emīlu Vācieti uzvar Aivis Riekstiņš ar Nissan automašīnu, taču tiesneši, ņemot vērā iepriekš minētās sagriešanas epizodes, uzvaru anulēja un par braucienu uzvarētāju kļuva Ermīns Vācietis. Ilgi nevilcinoties uz starta jau folkreisistu otrā grupa. Startā spogulis pie spoguļa ar Mairi Zēnu pirmo vietu tomēr izceļ Jānis Kļava. Otrajā aplī taisnē Mairis Zēns rāda, ka viņa auto tomēr ir jaudīgāks un cenšas apdzīt Jānu Kļavu. Taču nedaudz pietrūkst un atrodoties nākamā līkuma ārmalā, Mairis ir spiests padzīvoties par riepām, pamatīgi riskējot sabojāt savu sporta auto. Bet viss ir kārtībā un Mairis turpina sacīksti, meklējot jaunas iespējas gūt pirmo vietu. Trešajā aplī Mairis vēlreiz izmanto līkuma ārmalu un jau taisnes sākumā tiek garām Jānim Kļavam, tādējādi kļūstot par braucienu līderi. Tikmēr otrajā pozīcijā pēc veiksmīgas džokera izbraukšanas nokļūst Jānis Mētra ar savu balto Corrado, un šķērsojot kārtējā apļa līniju tiek garām Mairim Zēnam, neļaujot savu braucienu līderu pozīciju apšaubīt visu atlikušo apli līdz pat finišam. Mairis Zēns 2., 3. Jānis Kļava. Tālāk starts folkreisistu 3. grupai. Starta pārliecinoši izceļ Sandis Džeriņš. Viņš arī jau pirmajā aplī izmanto džokera apli un viņam cieši seko Rudolfs Bogens, kurš arī iebraucot džokera aplī ir izvēlējies šai braucienā cīnīties par pirmo vietu ar īstu apdzīšanu. Otrajā aplī Rudolfs bremzē vēlāk un lielā ātrumā tiek līkuma iekšmalā garām Sandim Džeriņam, atstājot viņu 2. vietā un 3. aplī savu līderu pozīciju ar jūtumu atraušanos no Sanda nostiprina vēl vairāk. 4. aplī brauciena līderi Rudolfa Golfam atsprāgs bagažnieku vāks, uzjautrinot skatītājus par savu veidu antispārna vai salona ventilācijas imitēšanu. Taču tas netraucē Rudolfam saglabāt līderu pozīciju līdz pat finišam. 2. vietā Sandis Džeriņš, 3. Reinis Pelēnis. Starts folkreisistu 4. grupā. Rihards Dainis aiziet pa priekšu, bet viņam cieši seko pagājušās vasaras folkreisa kausa ieguvējs Renārs Ēķis. Renārs kļūdās ar pārnesumu sasliekšanu, un 2. aplī Rihards Dainis ar savu sportisko Mazdu jau pa priekšu brauc stabilā vientulībā, un bez īpašām problēmām arī pirmais finišē. 2. vieta Renāram Ēķim, 3. Agris Kalvišs. Tālāk startē jau autokrosa klases sporta automašīnas. Šeit tehnika un riepas ir jau nopietnākas, kam pa folkreisistu iebrauktajām špūrēm ir jārāda augsta meistarība, lai spētu turēt lielu ātrumu un būt konkurētspējīgi. Startā aiziet Kaspars Silinieks, kurš ir arī šī pasākuma galvenais organizators un pirmo reizi pats brauc šajā Popes autotrasē. 2. Nauris Reinfelds. Nauri jau baksta Kaspars Indriksons parādot, ka ir gatavs Nauri apdzīt, taču taisne tam ir par īsu.
un Kaspars Indriksons lielā ātrumā iebrauc līkuma ārmalā un nedaudz pat izlido no trases, ko izmanto Sandis Žebeks un Indriksonu apdzen. Otro apli Kaspars Silnieks iesāk ar labu līderu atrāvienu, taču Naurim Reinfeldam pakausījās Sandis Žebeks ar Kasparu Indriksonu. Taisnē Žebeks un Indriksons parāda jaudu un abi tiek garām Naurim Reinfeldam, lai turpinātu cīņu jau savā starpā. Mēģinot atrauties, Žebeks plaši brauc līkumos, kas ir ātri un skaisti skatītājiem, bet dod iespēju priekšmalu tikt garām Kasparam Indriksonam. Žebeks to nevar pieļaut un skaistā ātrā kontaktcīņā tomēr atgūst savu otro pozīciju. Kaspars Indriksons tomēr neatlaiž Sandi un vērodams, kā iekarsušais Sandis turpina skaisti frēzēt līkumus, rāda, ko var izdarīt braucot pa autokrosa trajektorijām un nemaz no Sanda neatpaliek. Taisnes galā Sandis atkal aizmirst par bremzēm un lielā ātrumā dzēšas līkuma ārmalā novietotajās riepās un atkal palaiž iekšmalā sev garām Kasparu Indriksonu. Acīm redzot šai vietā Sanda golfam tiek salauzts amortizātoru stiprinājums, kā arī pārsista riepa, un viņš ir spiests palikt lēnāks un atlaist Kasparu Indriksonu. Pirmais pārliecinoši finišē Kaspars Silnieks, otrais Kaspars Indriksons un trešo pozīciju saglabā Sandis Žebeks. Tātad šobrīd man blakus ir Rihards Dainis, kurš tikko ir uzvarējis pirmo kvalifikāciju. Nu, pastāsti, kas ir tavu panākuma atslēga? Panākuma atslēga? Starts. Izcilais starts šoreiz. Es tā skatījos, tev kur kaut kas tur ar tiem amortizatoriem priekšā īsti nav. Jā, viena izsita. Tā ir tieši tā. Uz otro braucienu cerams, ka šitā kaita cerams, ka neko neizdarīs mašīnai. Nu, skatīsimies, bet ļoti pārliecinoši. Malets aizgāja pa priekšu un konkurences spoguļos vispār redzēja? Viss iet pēc plāna it kā. Tātad šobrīd es saprotu, ka jūs ejat uz to, lai jūsu komanda šodien uzvarētu. Tā, protams, kāda savādāk, tas nebūtu te braucis nemaz. Malets, lai veicās. Ai, čau. Sandis Žebeks tikko veiklām roku kustībām aiztaisīja ciet mašīnas haubu, tātad ir kaut kas slēpjams, jā? Nav jau īsti slēpjams, es jau tev varu parādīt salauz. Ko salauz? Amiņi izdzina cauri un nevarēja pastūrēt, kā piedod gāzi, tad stūrplēš no rokām ārā riteņi iet. Puse ir riepa nomontējies un šis brauciens nesanāca līdz galam ir. Tas bija par iemeslu tam, kāpēc pēdējā aplī palaidi Indriksonu garām? Jā. Kopējais noskaņojums kāds ir? Tā kā uz uzvaru vai kā? Gonki sākušies iebrauc tikai. Iedabū detaļu un iebrauc. Galvenais, ka laiks ir foršs un zin kā viss. Laiks ideāls, Marek. Ļoti labi, tad lai tev veicās. Ko lai saka, mēs pienāksim noteikti pie Sandis Žebeka vēl. Sandis ir malets, Sandis cīnās, Sandis brauc. Redzēsim, kā viņam ies tālāk. Es esmu pakāpies nedaudz augstāks, tagad es nedaudz esmu augstāks par Indriksonu. Jauns kungu vai kungu, es gan nezinu. Bet pastāst, kā tev Sandim izdevās pēdējā aplī tik garām? Tur jau laikam viņam kaut kāds problēmas ar mašīnu bija. Mēs tā sapratām, jā, ka viņam ir problēmas ar auto. Šobrīd viņš mēģina atrisināt. Kāds kopējs noskaņojums? Uzvara, otrā, trešā vieta? Tā jau redzēs. Bet jā, tā ir uz maksimumu, vai ne? Pa otro jau vajadzēs pacīnīties. Kur zem spurta skaties? Jā. Ļoti labi. Viss kārtībā, super. Izrādās, ka pasākumā sadarbībā ar Kurzemes radio bija izspēlēts arī konkurss, kura uzvarētājiem tika dot iespēja iejusties stūrmaņa vietā un vesels 3 apjus vizināties ar sprintiem gatavoto pilnpiedziņas Subaru. Raidījums Kurzemes špūra. Ko sagaidāt no šī brauciena? Izjūts. Kā domājat, būs kāds akšens? Vajadzētu, es jau gribētu tikt. Šim auto atšķirībā no autokrosā un folkresā izmantotajiem ir visu riteņu piedziņu, kā arī zem kapota nikni bubinu turbodzinējs. Kā bija? Baigi forši. Rokas kājas vēl trīc? Viss caur, viss trīc. Lēcieni bija? Liekas, ka bija. Skatri man nevar saprast, kas. Vēlreiz gribētu? Noteikti. Gan jau kādreiz. Cerēs. Par tās dienas sausiem laikapstākļiem vēlreiz lika manī pārsteidzošais virpuļviesulis, kurš kā saprātīga būtne veidoja smilšu virpuļstabus, devās skatītājiem sabojot frizūras un draut nost norobežojošās lentes. Virpuli izjust sanāca arī Kurzemes špūras filmēšanas komandai. Tas, kā būtu pamanījis, ka viņa filmē, pārgāja tieši pāri operatoram. Vēlāk uzbruka arī bufetes grilam un bufetei, bet viss ir kārtībā, un neviens pa gaisu nav aiznests, cietušas tikai norobežojušās lentes. Drīz vien sāks arī otrais kvalifikācijas brauciens. Startē folkreisa pirmā grupa. Startu izcēja Raivs Rieksniņš un pāris apļus, tai skaitā arī veicot džokera apli, arī savu vietu notur.
Tad Ermīns Vācietis, izmantojot džokera apli, izrādās ir bijis ātrāks un izbrauc Raivim Rieksniņam priekšā un atņem braucienu līderu pozīciju. Ermīns līderu pozīciju notur un finišu sasniedz pirmais, kas viņam ir jau otrā uzvara šajos kvalifikācijas braucienos. Otrās folkreisa grupas otrajā braucienā startu paņem Jānis Mētra. Džokera apli izmanto Jānis Kļava un uz to brīdi iegūst braucienu līderu godu, taču tehniska ķibele un Jānis Kļava apstājas. Par braucienu līderi kļūst Aigars Dermakovičs, taču atkal pieviļ tehnika, Aigars kļūst lēns. Jānis Mētra atkal ir līderis un arī uzvar braucienā. Trešās folkreisa grupas otrajā braucienā startu paņem Rudolfs Bogens. Viņam seko Sandis Džeriņš un Reinis Pelēnis. Brauciena laikā īpaši pavērsieni nenotiek, un kā startēja, tā arī šī trijotne finišē. Ceturtās folkreisa grupas otrajā braucienā Ivo Gabrānam izdodas startā izrauties. Tālāk Rihards Dainis un ar veiksmīgu trajektoriju trešo vietu iekaro Renārs Ēķis. Izstāšanos piedzīvo konkurētspējīgais Renārs Ēķis. Tālāk džokera apli izmanto Rihards Dainis, pietuvojas līderim Ivo Gabrānam un trešo apli sāk jau pats kā braucienu līderis un notur šo pozīciju līdz pat finišam. Autokrosistu otrajā braucienā startā izraujas Standis Žebeks, Kaspars Indriksons 2. un Kaspars Silinieks 3. Līdz pirmajam līkumam visi jau paspējuši savas vietas stabili ieņem, un līdz pat finišam pozīcijās izmaiņu nav. Izteiktu izrāvienu pirmā trīnieka starpā arī neredz. Šis trīnieks finišē apgrieztā secībā, kā finišēja pirmajā braucienā. Otrie kvalifikāciju braucieni ir beigušies. Sportiski apskata un uzlabo savu sporta auto, tikmēr organizatori saved kārtībā trasi trešajam braucienam. Tiek dots trešā brauciena starts folkreisa pirmajai grupai. Startā aiziet Edgars Paculs. Trešajā aplī izbraucot džokeri par līderi kļūst Raivis Rieksniņš un ciešā trijotnē, kuru noslēdz Edgars Paculs un Ermīns Vācietis, rādot tiešām labu ātrumu, tiek sasniegts finišs. Raivi Rieksniņa Nissans finišē pat ar tvaika mutuli, bet tomēr pirmais. Otrās folkreisa grupas trešajā braucienā startā aiziet Mairis Zēns, viņam seko Jānis Kļava un Jānis Mētra. Izspēlē triku ar džokeri Jānis Mētra nokļūst otrajā pozīcijā un pirms finiša pat noķer līderi Mairu Zēnu, pat apbraudot viņa pozīcijas, bet finišs ir klāt un Mairis Zēns notur savu līderu pozīciju un finišē pirmais. Trešā folkreisa grupa startē ar līdzīgiem uzrāvieniem, un līkuma iekšmals tik ļauj kādam izvirzīties vadībā. Taisnē visi tomēr sastājas pa vietām, un pirmais brauc Rudolfs Bogens. Viņam seko Reinis Pelēnis un Sandis Džeriņš. Sandis Džeriņu līkuma apdzen Juris Narubins un nokļūst trešajā vietā. Vēlāk veiksmīgi izmantojot džokeri Sandis Džeriņš tiek līdz otrajai pozīcijai. Finišā Rudolfs Bogens 1, Sandis Džeriņš 2 un Reinis Pelēnis 3. Ceturtā folkreisa grupā Renārs Ēķis paņem startu. Viņam seko divas Mazdas ar Rihardu Daini un Ivo Gabrānu pie stūras. Kādu gabalu pēc džokera apļa izmantošanas Ivo Gabrāns apdzen Renāru Ēķi un kļūst par braucienu līderi. Izspēlējot džokera kārti par pārliecinošu līderi izdodas kļūt Rihardam Dainim, aiz sevis atstājot Ivo Gabrānu un Renāru Ēķi. Un šādā pašā secībā pirmais trīnieks sasniedz finišu. Atkal kārta braukt autokrosistiem, un startā sīvā cīņā pirmais Sandis Žebeks, kuram turpat seko Kaspars Silinieks un Kaspars Indriksons. Žebekam pirmā vieta ir ļoti rūpīgi jāsargā, jo Silinieks neatpaliek nevienu brīdi un ir gatavībā jebkurā brīdī līderu pozīciju atņemt. Līdz trešajā aplī tomēr Silinieka auto sagurt un atpalikt, un drīz jau arī dūmodams nobrauc no trases nost. Viņam dzinēja defekts ar izdegušu caurumu vienā virzulī, tikmēr Sandis Žebeks sabili pirmais. Cīnoties ar Silnieku, viņš ir samērā tālu atrāvies no Kaspara Indriksona un var neskatoties spoguļos nedaudz saudzīgākā režīmā braukt līdz finišam. Drīz vien ar nejauku dzinēju trokstu pazūd jauda arī Kaspara Indriksona mašīnai, un viņš ir spiests šī brauciena finišu nesasniegt. Pirmais Sandis Žebeks. Ar lielām atstrafē finišē arī Nauris Reinfelds un Rolands Naudiņš, kura eskorts bija lēns, taču spēja izturēt braucienu līdz finišam un iegūt trešo vietu. Iepriekšējās intensīvās trases laistīšanas rezultātā nu jau trase ir vieglāk sagatavojama braucienam, un drīz vien arī sākas nākamie braucieni. Sakarā ar zaudēto laika pasākuma sākumā
C fināls folkreisam ir atcelts, bet uz starta iziet folkreisa B fināla braucēji, lai divi labākie varētu pacīnīties A finālā. B finālā jau kuplā skaitā grūstoties un cīnoties startu paņem Agris Kalvišs. Aiz viņa tūlīt seko Renārs Ēķis, un tālāk trīniekā tiek Jānis Kļava. Renārs Ēķis izspēlēja džokeru, kļūst par līderi un atstāja Agri Kalvišu un Jāni Kļavu turpat aiz sevis. Atlikušie braucēji cīnās savā starpā un spēja pietuvēties braucienu līderiem, apdraudot Jāņa Kļavas 3. pozīciju. Jānis Kļava cītīgi sēdzas un neļauj sevi apdzīt. Līdz to tomēr izdodas izdarīt Jurim Narūbinam. Īsi pirms finiša Juris Narūbens tomēr kļūdās un zaudēja izcīnīto 3. pozīciju, kuru paņem atpakaļ Jānis Kļava. B fināla finišā tad nu Renārs Ēķis 1, Agris Kalvišs 2 un Jānis Kļava 3. Tālāk jau fināls autokrosa braucēju grupai, kur startā atkal fantastiski ātrs ir Sandis Žebēks. Viņam seko Kaspars Indriksons, taču netiekot līdz pirmajam asajam līkumam ir skaidrs, ka tehnika pievil un Nauris Reinfelds ar Rolandu Naudiņu, jo viņam ir garām. Trasē ir palikuši 3 braucēji, kuri katrs rāda diezgan dažādus sasniegumus šodien šeit Popas trasē. Sandis Žebeks var diezgan brīvi braukt pa priekšu. Viņam konkurences šai braucienā vairs praktiski nav, jo Kaspars Silnieks jau izstājās iepriekšējos braucienos. Nauris Reinfelds principā dara to pašu, un Rolandam Naudiņam atliek vien izturēt līdz finišam, lai varētu kāpt uz piedestāla 3. pakāpiena. Finišā nekas nemainās, un 1. Sandis Žebeks, 2. Nauris Reinfelds un 3. Rolands Naudiņš. Kvalifikācijā skaisti, finālā skaisti. Ko pateiks par to? Es varu pateikt tikai to, ka visi ļoti veiksmīgi beidzies, pat tik veiksmīgi, ka mēs nebija gaidījuši. No rīta sanāca ķibeli ar to kompīti, stāvējām startā un praktiski pirms tehniskās komisijas un pazūd jebkāda cerība, ka mēs vispār varētu braukt. Tā kā vēl pēc visām tām ķibelēm, kas bija pa dienu, es ļoti apmierināts. Vienīgais žēl, ka abiem Kaspariem, Siliniekam ar Indriksonu, nesanāca nobraukt līdz galam finālā. Bet, kā ir, tā ir. Šoreiz es atkal nobraucu līdz galam. Un izglāba pasākumu. Jā, bišķiņā to laistīšana sanāca. Bet, nekas, visi labs, kas labi beidzas un darīja, ko varēja. Gan jau būs labi. Mašīna iet? Mašīna beidzot iet, jā, ir kārbi, ir viljons kā parasti. Laikam bija pie tantiņām? Nebija pie tantiņām, viss sagāja. Labdien! Paldies! Lūdzu, ņemiet par labu! Kur nākamo startēsi? Nākamo tagad ir grūti prognozēt. Es domāju, ka līdz Jāņiem nekur nebraukšu. Tad redzēsim viens sapnīts neliels pa Jāņiem aizbraukt kaut kur tur, kur pagājuši gadu. Ja nē, tad jau galvenais nākamais ir amatieru lielais kopējais pasākums, kas būs jūlijā. Ja tu tur brauksi, šoreiz normāls uguņs ieliec. Jā, gan jau būs labi. Pagājušo gadu pa Jāņiem Sandis piedalījās nakts autokrosā, kas noritinājās Lietuvā. Toreiz nācās izstāvēt. Pats braucējs, pats organizators. Kā to var dabūt gatavu? Gribējās šoreiz arī pamēģināt, pabraukt. Starp citu brauc pirmo reizi Popas trasē. Laba, ātra trase, bet pašam man nesanāca līdz galam sabraukt. Kas tad notika? Izrādās, ka virzulim caurums izdega. Un tagad liela remonta priekšā. Tad tagad pauze? Būs neliela pauze, bet kas sabūvēs, tad jau brauks tālāk. Šī pasākuma pēdējais brauciens ir folkreisistu A fināls. Uz starta šīs dienas iepriekšējo iebraucienu labākie braucēji, un viņu ir tiešām daudz. Startā aiziet viens no šīs dienas līderiem – Rudolfs Bogens. Viņam seko cits līderis Rikards Dainis, kā arī Raivis Riekstiņš ierindojies 3. vietā. 2. aplī Raivis Riekstiņš meklēja iespēju tikt garām Rikardam, un tas viņam arī izdodas. Trasa pēc visiem braucieniem ir jau pamatīgi izdangāta, un Rikardam Dainim kādā vietā izdodas pārsist riteni un braucienu turpināt jau krietni lēnākā gaitā. 3. aplī Rikards jau ir 4. Viņu ir apdzinis Ermīns Vācietis un drīz vien tiek zaudēta pozīcija pēc pozīcijas.
Raivis Rieksniņš intensīvi sedzoties aizstāv savu otro pozīciju. No Ermīna Vācieša līdz šķērsojot un izliecot kārtējā apļu beigu tramplīnu, Raivis ar ielas auto amortizatoriem aprīkoto Nissan nespēja nosēdināt un sāk mētāties no vienas uz otru pusi. To izmanto Ermīns Vācietis ar Sandi Džeriņu, un abi aiziet Raivim garām. Tātad folkreisa piedestāls pieder Rudolfam Bogenam, Ermīnam Vācietim un Sandim Džeriņam. Šobrīd man šeit blakus ir Rudolfs Bogens. Es šodien atbraucu pēdējā brīdī, galīgi neko neredzēju. Nu, kā tev gāja šodien izstāst? Nu, šodien vienkārši perfekta diena, visu dienu. Mašīnu bijām sabūvējuši pilnīgi visu perfektā kārtībā. Tā arī bija visas priekšbraucienas, tikai kāp un brauc. Mehāniķiem paldies, ja? Mehāniķiem ļoti liels paldies brālim, uzņēmumam, visiem, arī tev, Marek. Par ko tu man? Nu, tu jau esi arī viens no palīgiem, kas vienmēr izpildīja. Nu, paldies, paldies. Nu, labi, es zinu, Rudolfs Bogens šodien uzvarēja folkreisa pirmajā sacīkstē. Nu, kādas emocijas? Neredz, ka tu baigi dikt priecātos? Īstenībā šoreiz tiešām pašam ir samērā liels prieks, ka sanāca uzvarēt un tiešām tīri. Spoguļos skaties? Nu, īstenībā nē, man bija kas rādīja, ka ir kārtībā pietiekami. Nu, malacis, es tev apsveicu. Nu, paldies tev. Brauks taču visu posmus, vai ne? Nu, centīsies. Nu, super! Nu, paldies! Un es tā saprotu, ka arī komandai uzvar šodien ir. Nu, komanda arī šodien izcīnīja uzvaru. Nu, malacis, nu tad par to autosportu nākotni, vai ne? Jā, protams. 1-1-1, kurš ir visgaršīgākais piens? Šobrīd mēs esam noķēruši Ermīnu Vācieti. Igau, nē, Vācieti. Tomēr Vācieti, ja? Man frizūra šodien nav. Frizūra tev ir pareizā, viss kārtībā. Nu, es tev apsveicu ar otro vietu. Nu, cīnījāmies, godam. Un kā? Nu, elkoņi zili. Cik pietrūk līdz pirmajam pleķim? Nu, nezinu, tālu. Ļoti tālu. Rudolfs nebija ķerams, vai? Nē, noteikti nē. Šmalacis ļoti labi brauc. Nu, kādi plāni sezonai? Kas te būs? Brauks visu posmus? Nu, jā. Noteikti. Tik nezinu vēl ar ko. Aha, tā tad intriga. Nu, jā. Šobrīd tu brauc ar Mazdu. Jā. Kas tev vēl padomā? Nu, kāds Zviedrs. Zviedrs? Jā. Nu, bet, protams. Doma nav slikta. Vēlams pikaps. Pikaps. Un, nu, tās tik būtu baigais gājiens, ja tu brauc. Nu, es tev katrā ziņā apsveicu ar otro vietu. Ļoti skaista cīņa bija. Un tātad tas ir Ermīns Vācietis, super braucējs, otrā vieta. Tas ir Dainis. Jā, Kurzem špūra. Šodien nebraucējs, bet, nu, viss labi. Čau! Tu šodien arī brauc? Laikam jau braucu gan. Un kā sanāca? Kā B-finālā gāja? B-finālā tomēr netika. Netika B-finālā? Par laimi netika. Nu, veicīt. Nu, ja tu neesi B-finālā, tad tu neesi gongbrauc. Nobrauc. Bet, ja godīgi, Sandis Džeriņš šodien, kurš te bija? Trešais? Trešā vieta. Un tas nozīmē, ka komandai ir kas? Pirmā vieta. Pirmā vieta. Tātad, nu, Vecpils tak uzgavalējam Sandim Džeriņam, jā! Malacis, cepur nos, Sandis labs braucējs. Viņš rekur mēģina arī kandidēt, lai brauktu rallijā. Tātad jābalso ir, vai ne? Izstāst arī varbūt, kur var balsot. Draugiem LV, Gribu LV vai kur? www.autoakademija.lv var nobalsot par jebkuru jūsu. Kas no folkreisa? Tur ir Bogens, tur ir tu? Bogens un es, viss vienīgie no folkreisa. Tātad divi folkreistis? Jā. Nu ļoti labi, tātad ir jābalso un es tevi apsveicu ar trešo vietu. Paldies, Vecpils rulē, vai ne? Redzējām, ka pasākums gandrīz vai bija jāceļ. Nu jā, pasākumu gandrīz dabūjām atcelt, jo laika apstākļi nospēlēja savu un pēdējās dienās trasa tika nenormāli izžuva, ka trasa bija jālaist. Problēmas bija ar laistīšanas tehniku, ko praktiski pāris stundu laikā atrisinājām un sacensības sākās un viss notika kā pienākās. Un kopumā par šo pasākumu? Pasākums man pašam patika, viss ir ļoti labi. Priecēja lielais dalībnieku skaits. Priecēja tas, ka folkreisists ir ļoti ātri. Īstenībā būtu interesanti salikt kādreiz ar cross klasu kopā. Jo dažs labs jau ir pārnācis uz cross klasu. Ko var pateikt par Mareku Daini. Arī ātrs braucējs, atraktīvs. Tagad būvē, cik es saprotu, jaunu tehniku. Un pārcēlies ir pilnībā uz autokrosu. Kad nākamo organizēsi? Nu, pagaidām jau nezinu, tas jau atkal, kad ienāks zvans no federācijas, kas par vajag kaut ko saorganizēt. Datums tev apmierina, un tad viss sākās. Gaidīsim nākamos tavus pasākumus. Paldies! Ar to arī šoreiz mūsu raidījumu beidzam. Jūnijā Kurzemes pusē Pēdoles špūrēm brauks bezceļnieki, Ugāles špūrēs sporta klubs Krauķi amatieru autokrosisti
un Vecpilī gaidāmi pat veseli 2 LAF autokrosa pasākumi. Jūs skatījāties raidījumu par dažādu līmeņu autokrosa pasākumiem Kurzemes pusē, Kurzemes špūra. Nākošo raidījumu taisam pēc mēneša un turpiniet mūs skatīties vēl. Tā!